Labdien! Esmu Ieva Kalve, un mans pirmais stāsts saistībā ar e-pārvaldību būs saistībā ar privātpersonām un viņu failiem. Kāpēc tā? Iemesls visvienkāršākais. Mēs visi mīlam datoru, līdz brīdim, kamēr mēs viņu vairs nemīlam. Kas notiek? Gluži vienkārši, ja organizācijās mums ir IT sistēmu uzraugi, tad privātpersona divvientulībā ar datoru nereti cīnās kā nu prot. Un rezultāts mūsdienās, kad informācijas ir arvien vairāk, tad mēs pēkšņi vairs kaut ko nespējam atrast, jo failu sistēma nav tik ērta, kā gribētos. Faili šķiet pazuduši vai pat tiešām ir nejauši izdzēsti. Kad esam kaut kur aizgājuši, izrādās, ka tieši vajadzīgais fails nav paņēmies līdzi, jebšu nevaram saglabāt vienā vai otrā nesējā, jo izmērs ir par lielu. Viens no risinājumiem šobrīd ir datu glabāšana dažāda veida mākoņu servisos. Tas, par kuru es vairāk vēlos pastāstīt, ir Microsoft OneDrive. Iemesls ļoti vienkārši. Es pati šo lietoju jau gadiem un esmu atzinusi sev par ērtu esam. Tāpēc, ka tas ir pieejams visās ierīcēs. Ja ir jāsāk no paša sākuma, tad ieskatāmies, kā nu tas izskatās. Protams, viss sākas ar nepieciešamību reģistrēties, vai, ja jūs jau kādu no Microsoft produktiem lietojat, piemēram Skype, kas ir redzams arī šeit labajā pusītē, jūs jau varat izmantot reģistrācijas pieejas, kas jums jau ir. Tālāk sākas savas failu sistēmas vai mapīšu sistēmas veidošana. Manējā ir vairāku līmeņu, šeit vidusdaļā ir redzami daži galvenie logi, sākot tīri cilvēcīgi ar attēliem. Ir lieliska iespēja attēlus strukturēt pa dažādām mapēm un tēmām, kā jums pašiem vajag. Protams, atverot katru mapīti, jūs ieraudzīsiet gan konkrētās fotogrāfijas, ko varēsiet gan slaidrādē skatīties, gan lejuplādēt, visu, kas ir nepieciešams. Skatoties mazliet nopietnākas lietas, es šeit glabāju gan savus privātos, gan arī šo no firmas dokumentiem, jo, piemēram, diplomi, varbūt tie, kurus ik pa brīdim vajag parādīt, vai kādas organizācijas reģistrācijas apliecības klientiem, viss vienmēr ir pie rokas. Ja runājam par studijām, tad, protams, esmu izveidojis mapīti ar apakšmapēm arī augstskolai, šādā veidā zinot, ka vajadzīgie faili vienmēr būs līdzi. Tas, ko mīlu lietot, ir šajā te pakotnē pieejamais Microsoft produkts OneNote, ko es izmantoju piezīmēm, kur ļoti ērti var redzēt gan studiju kursus, esmu gan ar mistiskām saīsinājumiem viņus apzīmējusi, gan katru reizi veikt piezīmes, bet, kas ir ļoti svarīgi, ja pasniedzēji ir iedevuši izdeves materiālus elektroniskā formā, ir iespēja šos materiālus augšuplādēt un piezīmes jau rakstīt pa taisno maliņā, blakus slaidiem, kas ir ārkārtīgi ērti. Protams, šīs piezīmes mēs arī varam kopīgot, līdzdalīt un kopā lietot, kā vien tas ir vajadzīgs. Arī darbā ar studentiem šo iespēju kopīgot failus es izmantoju, un šeit var redzēt vienu no maniem studiju kursiem, kur studentiem pieejamos failus studiju kursa laikā padaru pieejamus caur saiti, kur viņi var tikt gan pie virknes e-grāmatu, gan pie šādiem tādiem prezentāciju paraugiem un citiem. Kad studiju kurs beidzas, pieeju noņemu un atkal viss ir kārtībā un mani faili gaida nākošos lietotājus. Tāda ir šī sistēma, ar prieku lietoju pati un varu ieteikt arī citiem. Paldies!